Šā gada 31. decembrī beidzās pārejas periods, kura laikā valsts policijā ir jāreģistrē iepriekš iegādātie gāzes ieroči. Gāzes ieroči, kas iegādāti līdz 2011. gada 1. janvārim, ir jāreģistrē valsts policijā, iesniedzot iesniegumu, kurā norāda personas datus, vārdu, uzvārdu, personas kodu, ieroču marku, modeli, sērijas numuru un marķējumu numuru. Gāzes ieročiem, kuriem marķējums nav veikts atbilstoši ieroču un speciālo līdzekļu aprits likuma prasībām, vispirms ir jāveic šis marķējums, iesniedzot ieroču licencētam ieroču remonta komersantam. Reģistrāciju var veikt arī elektroniski, izmantojot Iekšlietu ministrijas informācijas centrā elektronisko pakalpojumu Iekšlietu ministrijas informācijas centra mājaslapā. Valsts policija norāda, ka par gāzes ieroču, arī deaktivētu gāzes ieroču aprits noteikumu pārkāpumu ir paredzēta administratīva atbildība no 35 līdz 350 eiro, konfiscējot šo gāzes ieroci vai arī bez šī ieroča konfiskācijas.